Sveiciens maniem klausītājiem, skatītājiem. Šī ir mana 3. epizode. Un šodien man ciemos es esmu ciemos pie Baibas, Orinoko viesu namā. Viņai te ārkārtīgi skaisti apkārt. Bet šodien mēs runāsim par psiholoģiju. Un es pat nezinu, kur tā saruna mūs aizvedīs, jo man īsti vēl tēma nav, bet gan jau viņa radīsies. Baiba iepazīstinās ar sevi, jo tevi es jau zinu, bet klausītāji, skatītāji, ko tu vēlētos, lai viņi par tevi zina? Ja ir tēma psiholoģija, tad droši vien par psiholoģiju, vai ne? Jo tu mani pazīsti kā sociālo uzņēmēju, kur ir izveidojis metodi izglītības jomā un saistībā ar šo viesunamu. Pamatos es esmu klīniskais psihologs, izglītības psihologs un kognitīva behaviorālā terapeite. Tas ir mans pamatdarbs, ar ko es ikdienā nodarbojos klientu terapijas klientiem. Jā, un es zinu, ka tev nepatīk, ka tev pārtrauc, bet es domāju, ka liela daļa nesaprot to, respektīvi, nē. Es saprotu, ka tu esi psihologs, es kaut ko kādreiz esmu studējis, bet man ir jautājums, ar ko atšķirās, tāpēc, ka ļoti daudz jauc psihologu, psihoterapeitu, psihiatru, kognitīvo terapeitu, kouču. Vai tu vari izstāstīt vispār, lai mēs varētu noorientēties, kas tie tādi ir un kā mēs viņus varam atšķirt ikdienā? Psihologs, tas ir cilvēks, kurš ir pabeidzis bakalaura maģistru. Ja viņš ir certificējies psihologs, tad viņš ir vairākus gadus strādājis kādu uzraudzībā, un viņš parasti veic izpētes, konsultatīvo darbu, un arī psiholoģijā dažādas nozares, ļoti daudz dažādas. Terapeits, tas ir cilvēks, kurš strādā padziļinātāk ar cilvēku dažādām grūtībām. Ja, piemēram, es teikšu pavisam cilvēcīgi. Jā. Ja, piemēram, tev ir kāds no traucējumiem, trauksme, panikas lēkme, obsesīvu-kompulsīvie traucējumi, veģetīvā distonija un daudz citas mūsu modernās saslimšanas, psihiskās, tad vislabāk būtu iet pie terapeita, jo terapeits strādā padziļināti ar dažādām traumām, sasaista, pārstrādā traumas, strādā ar emocijām. Psihologs vairāk konsultē, gan arī saistībā ar emocijām un dažādām citām grūtībām, bet tā vienkāršot teikt, tas ir tāds virspusējāks darbs un terapijas darbs ir dziļāks. Un tad ir psihiatrs. Psihiatrs ir tas, kurš ārstē ar medikamentiem, kurš to emocionālo līdzsvaru var atrast ar medikamentiem. Un, labi, tev ir ļoti laba izglītība, ļoti laba pieredze. Kā tu tas skan, tu teici tādu vārdu, kas es pat nezinu, vai viņš mani aizvainoja, notrigerēja. Tu saki, tās modernās slimības, saslimšanas. Labi, modernās saslimšanas. Kā cilvēks, kurš neko nezina, kā zina, ko viņam tieši meklēt, jo nav noslēpums cilvēki. Es jau pagājušā podkāstā par to ieminējos, bet laikam man tā ir tāda sāpīga tēma. Tad par izdegšanu, par stresu, par trauksmi. Kā tu zini, kuru, pie kā iet? Šis būs no kosmosa. Jā, no zinātnes. Cilvēki parasti atrod īstos. Parasti tas notiek, bet visbiežāk klienti caur ģimenes ārstu nonāk pie īstā speciālista. Ja, ģimenes ārsts tomēr ir tas, kurš saprot, kas notiek, kā vajadzētu būt. Un kurš tā kā zina, vai tev jāiet pie psihiatra, vai tev jau vajag medikamentus vai nē. Ļoti bieži tas ceļš ir tāds, ka cilvēks jūt, man ir trauksmes, nevar pagulēt, nevar aizmigt, nevar paēst, es varbūt netiek galā ar emocijām, agrāk tiku, šobrīd netieku galā, nevar viņas savaldīt, vai man kaut kādas intensīvas jūtas parādās pret kaut ko. Tad cilvēks pats bieži izvēlas iet pie psihologa. Vajadzētu būt tā, ka psihologs novērtē un pasaka, kuru doties tālāk, vai viņam ir vajadzīgs psihiatrs vai nē, vai varbūt viņam vajadzīga kāda specifiska terapija, jo terapijas veidi ar mums ir ļoti daudz dažādu, un ne visas terapijas der katram cilvēkam. Labi, es esmu mazliet skeptiska, neskatoties uz to, ka es savu laiku esmu studējis psiholoģiju. Es saprotu psiholoģijas nozīmi, es saprotu, ka ļoti daudz ko var izanalizēt, bet man ir jautājums, vai tiešām gandrīz, un es dzirdu, ka gandrīz vai katrs iet vai pie psihoterapeitā vai vēl kaut kur meklē tādu veidu palīdzību. Un es domāju, vai tiešām mūsu laikos tas ir palīdzības veids, bez kā tu vairs nevari iztikt, un cilvēki iet gadiem. Un tad man ir jautājums,
un tas nav pārmetums tiem, kas iet, bet es vairāk gribu paskatīties, man ir bail, vai nav tā, ka tie psihologi, psihoterapeiti man noknābās, ja nav tā, ka viņi uzsēdina uz tās terapijas adatas, un ka patiesībā tam cilvēkam jau ar daudz īsākiem soļiem varētu būt labāk, bet viņš joprojām turpina iet, un šis ir tas, kas mani ļoti biedē, kādēļ es, piemēram, saprotu, ka es neiešu pie terapeita. Un kā tev, kā profesionālam liekas, vai mana aizdoma ir pamatota? Pilnīgi viss ir atkarīgs no speciālista. Tāpat kā, ja mēs tagad iet izglītības sistēmā, nav labāku skolu vai sistēmu, visu nosaka skolotājs. Jā. Personība, cilvēka profesionalitāte. Ar psihologiem, psihoterapeitiem ir tieši tāpat. Droši vien ir dažādi dzīvē, vai ne? Ir kāds, kurš uzsēdina uz adatas, jo tas ir viņa peļņas avots. Bet es esmu no kognitīvi behaviorālās Ko tas nozīmē? Šīs tautas nākos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar to, kā regulēt emocijas, mainīt domāšanas veidu un uzvedību šeit un tagad. Mēs strādājam ar traumām tad, ja to vajag. Man tiešām ir klienti, kur saka, es gribētu to traumu pārstrādāt, man tur ir, bet es jūtu, ka patiesībā tā trauma viņam netraucē funkcionēt šodien. Jā, mēs varam mainīt kaut kādas pārliecības, domāšanas virzienu, veidu. Mēs esam tie, kas vairāk strādā ar to, kā šodien šeit un tagad tu vari mainīt situāciju, lai tu vari dzīvot uz priekšu labāk. Mēs izvirzam mērķi, kā es gribu dzīvot labāk. Līdz ar to, piemēram, manu terapeitu draugu lokā, kur mēs ejam supervīzijās, es nedzirdu, ka mēs uzsēdinātu uz adatas. Mēs strādājam tieši tā, ka mums svarīgi sasniegt mērķi un doties tālāk, jo patiesībā rinda ir ļoti liela. Pieprasījums pēc terapeitiem ir ārkārtīgi liels. Un tu jautāji, kas tas tāds ir, vai ne? Kāpēc katrs otrais, ko tu pazīsti iet terapijā, un nevēl es pieminēju vārdu modernās saslimšanas. Nevienmēr tās ir saslimšanas, kur psihiatrs jau uzliek diagnozi, un mēs jau definējam to kā saslimšanu. Bieži vien tie ir tādi trauksmes paveidi, ka cilvēks jūtas trauksmains. Trauksmes dēļ viņam parādās kāds no simptomiem, vai obsesīvi kompulsīvie, ka viņš kontrolē, vai pastiprināt mazgā rokas, vai, 10 reizes pārbauda, vai durs ir ciet. Varbūt trauksmes dēļ viņam sākas kaut kāda veģetīvā saslimšana, somatiskā saslimšana, ja, ka viņš fiziski jūtas ļoti slikti, vai pēkšņi nevar uzkāpt uz skatuves, vai vēl kaut kas ir. Tad to nosaka trauksme. Mēs strādājam tikai ar šo, un tik daudz, cik vajag, mēs atgriežamies pagātnē. Tas nekad neuzsēdina uz adatas. Ja tu man jautāji, vai vajag mūsdienās iet pie psihologa, es teiktu obligāti. Un kāpēc tad cilvēki iet pie psihologa? Un zini, es par šito varu aizdomājusies. Mums skolā nemāca emocionālu psiholoģisko kompetenci. Tu domā, ka tam ir jābūt tā kā mācību priekšmetā, jeb klāt kādam bioloģijai vai sociālajām zināšanām? Par to, ko es jūtu un kāpēc man ir emocijas. Jo kas, manuprāt, ko es redzu, kas sabiedrībā notiek, mēs iemācamies domāt, ka bailes, dusmas, skumjas ir sliktas emocijas, no kā jātiek prom. Nevajag šitās just. Man vajag just tikai prieku, laimi, bet tā nav. Mēs kā cilvēku būtnes esam radīti, lai justu bailes, dusmas, jo tie ir navigatori. Ja tu pārkāps robežas pret mani, man vajag dusmas, lai es viņas saglabātu. Lai es saglabātu savu identitāti, noturētu kaut kādu rāmi. Ja pēkšņi nāks lācis šeit teritorijā, tas ir tik labi, ja mums būs bailes. Jo tad mēs smuksim prom. Ja man bailes nebūs, mēs čilosim un lācis atnāks kadrā, būs ļoti smuks kadrs, bet varbūt mēs arī vairs nebūsim, to mēs nezinām. Tātad visas emocijas mums ir tik ļoti vajadzīgas, bet mums sabiedrībā māca domāt, ka mums ir jābūt laimīgiem un priecīgiem. Un stipriem, un varošiem. Jā. Un tas, ko es daru terapijā, es trenēju cilvēkus saprast un pieņemt, ka tas tā ir. Ļoti labs piemērs ir šodien, kur man klients saka, un es jūtu, ka es atgriezīšos pie tevis, viņš pirms nāk 2 gadus, un tā nav modas lieta. Viņš saka, es jūtu, ka man vajag reizi gadā atnākt to ciklu paņemt, jo tu man tā kā uzbūstot to domāšanas virzienu, lai es neiekrītu emocijās. Lai es nedomāju tai upuru pozīcijā, kas mums ir. Jo, būsim godīgi, mēs visi piedzīvosim bailes un dusmas, tā būs un tam tā jābūt. Un ja mēs tagad domāsim, hei, es šito negribu just, vai arī, ak, Dievs, man dzīvē vienmēr tā neveicis, tā nav patiesība.
Jā? Jā. Emocijas ir vienkārši navigators, kurš mūs vada, lai mēs saprastu, ko man vajag. Un tas ir tas, ko mēs, kognitīvi bihēvioāli terapeiti, ļoti daudz strādājam. Mācam to sapratni. Man ir viena tēma, par kuru es gribu parunāt. Un Baiba nav informēta, ka es par šo tēmu gribu runāt, tāpēc viņa ir nesagatavota. Mēs daudz esam runājuši par tādu lietu kā toleranci, spēju pieņemt citus cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Un es saprotu, ka tolerancei ir jābūt, viņai ir jābūt ārkārtīgi lielai. Bet es tāpat domāju, ka kaut kur tolerancei ir jābūt robežai. Un tad šeit tā diskusija par to, kurā brīdī tad mēs nospraužam to robežu, ka es kā cilvēks vairs nespēju tolerēt kādu citu cilvēku. Un tā vēlme palika labiņiem, tolerantiem, saprotošiem īsti nestrādā. Un es vēlētos, lai tu man pirmkārt pastāsti priekš manis un klausītājiem, kā tas ir, kas vispār tajā tolerancē ir tas, kas mūs dzen pirmkārt būt tolerantiem, atskaitot to, ka tas ir kaut kas publisks, lai publiski uzstātos, bet kas ir, varbūt tā emocija, kas ir apakšā, kura liek tev būt tolerantam, kaut gan tu tā nejūties. Pirmkārt, mēs gribam būt sociāli pieņemti, ne? Jā. Tā ir mūsu izdzīvošanas schēma. Ja mani pieņem šajā grupā, es varu kaut dzīvnieku savā barā izdzīvot. Ja man izslēdz no bara, tad ir grūtākas izdzīvošanas iespējas. Tas ir, mēs ņemam to instinktu līmeni, bet tad, kad mani pieņem, es jūtos gana labs, es jūtos pietiekami profesionāls, es jūtos mīlēts. Tās ir mūsu vajadzības. Ja es netolerēju kaut ko, es nezinu, es tagad, piemēram, man ir visvieglāk domāt izglītības kategorijās, tu man vari piespēlēt citu tēmu, bet, piemēram, ja es kā skolotāja nevaru tolerēt viena bērna uzvedību, un tā ir bijis kā psihologam, ka es nevaru viena bērna tādu nekaunīgu uzvedību tolerēt, un es jūtu. Un tad ir jautājums, kura emocija tev zem tā nāk? Bailes vai dusmas? Vai riebums? Un kā var atšķirt? Vai aizvainojums? Kā var atšķirt ķermenī? Mēs varam noskanēt un saprast, kas ar mani ķermeni notiek, vai kādas domas man galvā nāk. Šito varētu piemērt. Tas jau tāds terapijas brīdis, bet piemēram, tagad bērns uzvedas nekaunīgi. Paņemam vienu situāciju, es nezinu, viņš laiks stundās sit pildspalvu, viņš to dara 2 mēneši no vietas, es nevaru pastrādāt. Ja man galvā nāk doma, viņš ir nekaunīgs, viņš to dara tīšām, šī doma man rada dusmas. Un es vairs nevaru to tolerēt, es vairs to nevaru pieņemt. Man vajag dusmas. Kāpēc? Nosprost robežu. Ja es būšu mīļš un tāds jauks, es nekad nepateikšu, izbeidz, sēdi mierā, noliec pildspalvu, esi klusāks. Man dusmas vajag, lai es šo robežu spraustu. Un tas ir tas jautājums. Bet, ja mums tagad pieņemsim, es fantazēju, direktori pasaka, mums ir jābūt ļoti jaukiem skolotājiem. Mēs nedrīkstam bērniem aizrādīt. Es gribu iekļauties, es gribu darbu. Tā ir mana augstākā motivācija, izdzīvošanas motivācija. Tad es nekad neļaušos tām dusmām. Un es neteikšu, noliec pildspalvu, sēdi mierā. Ja? Un es sākšu pieklusināt savas vajadzības. Bet ja es eju terapijā un es apzinos, es nošauju grēžu, es sabļāvu uz bērnu, tas bija nepareizi. Un terapija ir tas brīdis, kad mēs saprotam, ok, tu tā izdarīji, bet kas bija tā vajadzība? Mana vajadzība bija klusums klasē. Super. Ja tu zini, ka tad, kad tev ir dusmas, un tu nespēji tolerēt otru, kā tu pateiksi par savu vajadzību? Nevis bļaujot, kliedzot, bet tu nomierināsies, izpūtīs gaisu un nospraudīs robežas. Un viss saka, tu tagad gudri runā. Nē, jo es biju skolotāja. Es pusauģiem biju klases audzinātāja. Agresīviem, dusmīgiem pusauģiem. Jā, un tad man gribas teikt, kuru gan interesē, ko tā skolotāja domā? Jo vecāki taču grib, ka viņi ir aizsūtījuši bērnu uz skolu, lai tā ir iekļaujoša vide, un tev viņš jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Jo ja viņam gribas sist pa to galvu, tad viņam gribas sist, viņam to vajag. Tātad, un te ir tā sadursme. Un tā nav tolerēšana. Tu prasi par tolerēšanu. Es pilnīgi piekrītu. Tolerēšanai ir robežas, jo mums ir noteikumi, kuri ir jāievēro, jo mūsu pamatmērķis ir mācīt.
Mēs tagad izglītībā tik dziļi. Mēs skatāmies, kas ir mans pamatmērķis un kur ir tās robežas. Vienmēr būs divas pretrunas. Tu nevar, es izstāstīšu briesmīgu piemēru, kur varbūt tagad mani nolamās tavi podcastu klausītāji. Mums ir nometni bērniem, kur ir iekļaujoši nometni, tur ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un tur ir meitene ar cerebrālo trieku, kurai ir kustība traucējumi. Tātad viņa iet un krīt. Viņa ļoti bieži ved ratiņos. Tagad ir jautājums, es nezinu, kas ir ko nozīmē vārds tolerēt, tu vēl paskaidro, bet es iedomājos, ja mēs tolerējam viņas vājumu, mēs viņu vedam ratiņos, vai ne? Mēs pieņemam, ka viņa ir vāja. Vai ne? Mēs akceptējam viņas vājumu. Nē, tas tu drīzāk ej savā ērtumā, jo tu viņai nedod būt brīvi tādai, kāda viņa grib būt. Jā, un tad, kad es netolerēju, ka viņa ir vāja, es nepieņemu, ka viņa ir vāja, es ļauju viņai iet un krist. Tad mums atšķirās viedoklis, ko es saprotu ar toleranci un ko mēs tikko aprunājam. Tātad manā izpratnē tolerance ir tā, ka tu cilvēkam ļauj būt tādam, kāds viņš ir, neiejaucoties tajā dabīgajā procesā. Šajā gadījumā runājot par meiteni, tātad, ja viņa iet lēnāk par visiem, viņa krīt un pati var piecelties, viņa tev neprasa palīdzību, tātad tu viņu pieņem, un tev ir vienkārši tā kā jāsaprot, ka ja bērnu nometnē tāds cilvēks, tu iepazīstini pārējos, ka tā ir, un visu, tu esi pieņēmis, ka būs tev tāds cilvēks. Tā ir tolerēšana. Bet jautājums, vai emocionāli tu spēj visu laiku tolerēt, un labi, tu paņem izglītību pa bērnu, un tagad paņemam pieaugušo vidi, kur tu strādā, strādā ar partneriem, tev ir klienti, tev ir apkārt pieauguši cilvēki, tā var būt ģimene, nav nozīmes. Tad notiek sadarbības ar pieaugušiem cilvēkiem, kuriem iespējams visticamāk ir līdzīga izglītība, līdzīgas intereses. Un es saprotu, viņš vienmēr apsola, netur solījumus, jeb, ka tu viņam palūdz, atnākt uz pasākumu, skaisti apģērbti, viņš atnāk šortos, jo tā ir viņu brīvība. Ja kad tu saki, es nevēlos, lai tu atnāc uz manu pasākumu, tāpēc, ka tu neesi vakcinēts pret covidu, jo es ticu medicīnai, tad kur ir tā robeža, ka mēs arī tam tolerējam, ka viņam ir tiesības nevakcinēties, viņam ir tiesības neievērot, ignorēt sabiedrības normas, viņam ir tiesības melot, viņam ir tiesības pārkāpt tavai brīvībai. Un tad ir jautājums, vai te mēs varam tolerēt, jo mēs taču, ja skatāmies tā plašāk, mēs taču pieņemam. Viņš tāds ir. Pieņemt cilvēku ir forši. Ja pie manis atnāk, man patīk par alkoholiķiem, cilvēkiem, kuriem ir atkarīgi no alkohola, man patīk kolhozs stāsts vecs. Tad, kad uzraka kādreiz zemi vai nopļāva pļavu, tad traktorists atbrauca un kā viņam maksāja? Ar šņabju pudeli. Kāpēc? Jo viņš taču ir alkoholiķis. Mēs viņu tā kā pieņemam, vai ne? Jā. Un mēs tā kā tolerējam. Jā. Tas ir par to, vai ne? Bet visam ir robežas. Pirmkārt ir noteikumi kaut kādi. Ir kaut kādas normas. Un ja es tolerēju, es nezinu, uzvedības pārkāpumus, es atļauju darīt neatbilstošas lietas sabiedrībā. Kāpēc, lai es atļautu darīt neatbilstošas lietas sabiedrībā? Kāpēc, lai es to tolerētu? Es reizēm saku tādās galējībās ir diktatūra un tad ir absolūta visaptautība. Man liekas, tas, kas mums ir svarīgi, iet pa vidu, jo tolerēšana tam ir pamatā. Es varu tolerēt jebko, imigrantu vajadzības, noziedznieku vajadzības un tā tālāk. Kāpēc? Ir sabiedrības intereses, ir kaut kādas grupas intereses, ir tavas darba vietas intereses, ir normas, kurās mums ir jāiekļaujas. Un tas sākās skolā, tas sākās bērndārzā, jo es tolerēju, ka bērnam ir uzvedības traucējumi vai UDHS ir forši. Un tāpat, bērnam var riepties, mazgāt, tagad neviens nemazgā traukus, bet, var teikšu, mazgāt grīdu, arī to vairs neviens nemazgā, bet, pieņemsim. Labi, darīt mājas darbiņus. Forši, ka tev riebjas.
Es pieņemu, ka tev ir riebjas un izdari darbiņu. Es varu tolerēt un pieņemt tevi un palikt pie noteikumiem. Es esmu par to un to var tā kā izdarīt. Es saprotu, varbūt tev nepatīk nākt uz pasākumu ar balss par uzvalku. Es pilnīgi saprotu, ka tev riebjas, tev nav vērti. Es tolerēju tevi un uzvelc uzvalku, jo mēs visi nākam uzvalkā. Nu, tad ir jautājums, vai tad tā ir tolerēšana, tas viņam neļauj Tā nākt ir tolerēšana, tāpēc, ka viņam jau arī ir jātolerē. Nav jau tikai vienai pusē jātolerē, ir jau divas puses, kurām kaut kas ir jātolerē. Pa kompromisu. Man daudz saka, kad es saku kompromisu, viņi saka, Inga, tas ir slikts vārds. Es saku, nē, kompromiss ir labākais, kas vispār ir izdomāts. Tāpēc, ka ja kompromisu pielieto pareizi, tātad tu zini, kas tev ir vajadzīgs, lai justos labi. Es zinu, kas man ir vajadzīgs. Un ja mums tas nesakrīt, tad mēs katrs tajā vienā punktā panākam viens otram pretī. Redz, mediācijā mēs domājam, ka kompromiss nozīmē, ka kāds kaut ko zaudē. Bet ja mēs apzināmies abu vajadzības, ja, mēs nākam pretī. Tev ir kolēģis, kuram patīk brīvi ierasties svētkos, un tu saki, hei, bet mums ir tāds dreskots, mums ir tomēr uzņēmuma prestižs, un tas ir ļoti svarīgi, kā mēs izskatāmies uz āru. Sarunājam kompromisu, tu atnāc uzvalkā uz 2 stundām vismaz, un tad neformālajā daļā tu vari pārģērbties, vai ne? Jā, bet jebkurā gadījumā tas stāsts par sarunāšanos. Vajadzību apzināšanos. Jā. Tas ir vēl viena lieta, ko man prasīja, kāpēc nākt uz terapiju, caur emociju apzināšanos, es saprotu, kas ir manas vajadzības, un tās spēt komunicēt. Jā, jo bieži vien ir tā, ka tu saproti, kas ir tava vajadzība, bet tev liekas, ka pārējiem viņa nav jārespektē. Jo tagad sabiedrībā, manuprāt, ir ārkārtīgs egoisma kults, ka cilvēki individa vajadzības prevalē par sabiedrības vajadzībām. Un man savukārt liekas, ka ja tu dzīvo sabiedrībā, tad tev ir kaut kāda daļa vajadzību, kas ir jānoliek sabiedrības interesēs. Un, labs piemērs, protams, ir sociālai uzņēmumi, kuri to dara, tā kā viņiem tas sanāk dabīgi, bet, piemēram, cilvēki ir tādi, kuri es gribu, lai jūs ievērojat noteikumus, bet es pats varu braukt ātrāk par atļauto ātrumu. Jeb, viss ir vienlīdzīgi, bet es esmu vienlīdzīgāks. Un man atkal ir ārkārtīgi grūti tolerēt tur, kur cilvēki pārkāp pāri šai, respektīvi savas personīgās intereses, noliek augstāk par sabiedrības interesēm. Un es tad nedomāju par sabiedrības šaurām grupām, es domāju par sabiedrību kopumā. Ja pieņemsim, mēs vēlamies, lai mums Latvijā ir mazāk alkoholisms, tad nemāci saviem bērniem, ka ballītēs jautri pavadīt dzerot. Jeb, respektīvi ar kaut kādām mazām lietām, nedara to, mana dzeršana ir baigi faini, jā, bet citu dzeršana tie ir alkoholiķi. Un man šī tā tolerance brīžiem ir tā, ka man ir grūti skatīties, ka ir tās intereses tiek liktas pārāks par sabiedrību. Un man šķiet, ka ir kaut kādas lietas, ko nekad nebūs tā, ka dzīvojot sabiedrībā, tev nekā nebūs jāatsakās. Piemēram, šis trakums, kas man liekas dīvaini, tu dzīvo pilsētā centrā, bet tu sūdzies, ka ārā ir troksnis. Tu esi izvēlējies dzīvot pilsētā. Tātad blakus efekts ir troksnis. Tu nevari tagad teikt, es dzīvošu centrā un es gribu, lai centrā nav mašīnas, lai centrā ir klusums. Es par šo runāju. Tas ir tās par atbildības uzņemšanos. Vai es uzņemos atbildību? Ļoti bieži es ar klientiem, kad strādāju, tad ir, kuru ceļu iet vai ko izvēlēties. Ja es darīšu to, man būs bailes, man būs dažādi trigeri, aizkaitinājumi, trauksmi. Jā, tiešām būs. Es arī paņēmu šo Orinoco, kas ir absolūti nezināmais. Vai man ir baila? Ārkārtīgi baila. Nežēlīgi baila. Man liekas, traka sieviete, ko es daru? Te ir nenormāli daudz hektāru. Respektīvi, ja es redzētu to teritoriju, un es saprotu, ka Baiba iepriekš to vispār nekad nav darījis. Tā kā insane tas ir vienkārši, jā.
Un es katru dienu sev saku, es uzņēmos atbildību, un es to daru ar bailēm, ar izmisumu, ar dusmām, ar neziņu, ar skumjām kaut kad, kad kaut kas nenotiek kā vajag. Un tad, kad es to piedzīvoju, vai es raudu? Jā. Vai es esmu bēdīga un man ir enerģija? Nē. Nav enerģija tad, kad es esmu bēdīga. Un tad, kad es to jūtu, es sev saku, es pieņēmu šo ceļu, es par to uzņemos atbildību un es eju. Tikai tas ir vienīgais veids, kā atbildīgi uzvesties. Bet tagad jautājums, kā mēs audzinām bērnus. Pirmkārt, mēs viņiem nemācam emocijas atpazīt, mēs viņiem nesakam, tev negrib šito darbiņu darīt, tu esi bēdīgs, tev nesanāca, es tevi saprotu. Uzzīmē nākamo. Mēs to nedaram. Mēs sakam, beidz dusmoties, nesapu, kāpēc tu saplaisi darbiņu, izdari nākošo sliktu uzvedību. Mēs nosodam, ja mani visu laiku es tagad pārspīlēju, visiem tā nav, bet ir viena no schēmām. Ja mani nosoda, vai es uzņemšos atbildību? Nē, es gribēšu vainot citus. Tas iet par tādu aburto loku. Manuprāt, ja mēs ļautu vienkārši piedzīvot lietas, es sāku no pavisam vienkāršā pamata, ja mēs ļautu piedzīvot emocijas, ja mēs ļautu viņas apzināties, saprast, kas ir mana vajadzība, tagad par terapijas pamatu, ja. Mēs vieglāk iemācītu cilvēkam uzņemties atbildību. Arī ļaut, tu saplaisi darbiņu, šodien tev ir slikta atzīme. Mamma mājās glābs, mamma izdarīs. Nedrīkst divnieku atnest no skolas, vai ne? Liecībā drīkst gadā būt 2. Nē, nedrīkst, manam bērnam jābūt labiniekam. Bet cik tas būtu labi, ja bērns tīšu prāt nedara, nemācās, atliek viņam jau es nezinu, pieņemsim 3., 4. klasi, un viņš būtu nesekmīgs. Taču nekas viņa dzīvē slikts nenotika. Viņš tikai iemācītos atbildību. Gādīgā, atbalstošā attieksmē. Bet es domāju, kā katram ir savi tarakāni. Tad tiem pašiem vecākiem, kas audzina. Tā kā, manuprāt, terapija bērnam absolūti bezjēdzīga, ja tu nestrādā ar vecākiem. Jā, tikai. Un man ir pašai piemērs, par ko es tagad gan varu runāt, jo man jau vairs nav kas mani nosoda par to. Mani bērnībā sodīja par to, ka es teicu taisnību. Un tas bija diezgan traki, ka, ja es teicu, ka es kaut ko negribu, man kaut kas nepatīk, teica, nē, labas meitenes taču tā nedara, labas meitenes dara tā. Un ja tu tagad neiesi studēt to, ko es esmu izvēlējusies tev studēt, tu dzīvē būsi pēdējā vietā, neviens tevi negribēs, un vispār tu nepietiekam labi izskaties, kurš gan tevi tādu precēs. Un tad, kad tu, piemēram, tu kaut ko, esi kaut ko salaidis grīstē, un tad tu aizēji, un pirmais instinkts ir, cilvēkiem dabīgi melot negribās. Pirmais instinkts ir pateikt taisnību. Un tad, kad tevi soda par to, ka tu esi pateicis taisnību, tu beigās vienkārši sāc neteikt taisnību. Un tāpēc es zinu, ka mēs arī tieši šodien ar tevi diskutējām par to, kāpēc es cilvēkiem liekos skarba, tas tāpēc, ka es saku to, ko es domāju, jo es pieņēmu lēmumu savā apzinātajā dzīvē, ka es par to nemelošu. Ja es kaut ko domāju, es teikšu tā, kā es domāju. Jā, es varu mīkstināt formu, kā to pateikt. Bet man ir svarīgi, ka cilvēki netiek sodīti, kā tu saka, par emocijām. Ja viņš ir dusmīgs, mēs nedrīkstam viņu sodīt par to, ka viņš ir dusmīgs un teikt, nē, tu mūsu bariņā neiedaries, jo tu esi dusmīgs. Nē, ja tu esi baigā tur čīksto, neiedaries. Es saprotu, piemēram, es nelietoju alkoholu. Tu pat nevar iedomāties, cik daudzās kompānijās vienkārši garlaicīgi. Man pat nav kur iet, ko darīt. Tu drīksti būt garlaicīgi, un viņiem tu drīksti nepatikt, jo tu esi garlaicīga. Jā, bet to es saprotu, bet ir ļoti daudz lietas, ka tu ar vecumu saproti, ka tevī parādās īpašības, kuras tu neesi gatava laust, tu neesi gatava kaut kā pārkāpt pāri, un tu saproti, ka apkārtējie nemaz negrib tevi redzēt. Okay. Un tad, ja tu saki, ka vecākiem jāiet terapijā, es pilnīgi piekrītu. Smilšu terapijas un visas šīs bērnu terapijas ir ļoti labas, jo viņas īstermiņā mazina kaut kādu emociju, bet tas nemaina schēmu, kurā bērns dzīvo. Un tā schēma ir jāmaina ģimenē, un vecākiem ir jāmaina šī pieeja, domāšana, pārliecības. Un
es reizēm smejos, labi, ka es neesmu valdībā un man nav liela teikšana, jo es noteikti gribētu ka vecāki pirms ieņem bērnu iziet terapijas kursu un skolotāji nevarētu nokārtot eksāmenu, ja viņš nav izgājis savu personīgo terapiju. Tāpēc, ka mēs strādājam ar mazu bērniņu, kurš veido savu pārliecību par dzīvi, un viņš tālāk nāk veidot nākamos pēcnācējus, man liekas. Tas ir tā ļoti, ļoti būtiski. Ja mēs visi tā mierīgi, tīri mācētu pieņemt, saprast emocijas un uzņemties atbildību, atkal būtu varbūt garlaicīgi. Jā, bet saprot, ka tas, ko es esmu sapratusi, ka labi, cilvēki melo citiem, kā viņi jūtas. To es vēl varu pieņemt un saprast. Mēs gribam izskatīties forši labi. Tas ir saprotams. Bet cilvēki taču melo paši sev. Tātad viņi saprot emociju. Un tā vietā, lai viņi pateiktu, ka viņiem ir viss apnicis, ko viņi dara? Nu, man laikam nav pietiekami labi medikamenti, tāpēc es tā jūtos, jo visi pārējie taču internetā tik veiksmīgi. Visi taču ir tik laimīgi. Un šodien tu tieši pieminēji par to uzstāšanos, un es arī Baibai stāstīju. Man ir trauksme uzkāpt tagad uz skatuves runāt. Un man viena meitene saka, Inga, bet tu taču visu laiku uzstājies, visu laiku runā. Nu, tagad ierakst podcastu, bet šis ir online. Tā nav skatuve, tur nav skatītāji. Un saprot, un tā trauksme, un cilvēkiem laikam ir tā grūtāk pieņemt, ka es taču visu laiku esmu bijusi redzama, runāju, uzstājos. Kas tad tevī notika, ka tu vairs to nevari? Negribu. Salūdu. Es domāju, varbūt mums bija terapeiti jāiet. Jā. Jā, es negribu iet pie terapeita. Jo terapeits spoguļo. Tas, ko es pati eju pie terapeita, man ļoti patīk. Bet tev vai tas nav tā kā profesijas blakus efekts, tev ir jāiet, es tev varu izvairīties. Minimālās stundas, kas ir jādara. Ir terapeiti, kas iziet minimāli un tālāk neturpina. Man ļoti patīk, ka man ir neitrāla persona, kura atspoguļo un iedod man citu skatījumu, kuru es savā tajā šaurajā. Jo, zin kā es saku, mums ir brilles. Ja? Jā. Es varu uzlikt brilles, ka visi man kritizē, es varu uzlikt brilles, ka es esmu stulba, neko nemāku, es varu uzlikt brilles, ka es esmu vislabākais speciālists pasaulē un tā tālāk. Un man ļoti patīk, ka tas terapeits tā kā noņem vienu brilli un parāda citas brilles. Un es to redzu kā tādu pašattīstības ceļu. Un tas nav coach. Tu man prasīji, ar ko atšķiras terapeits no coacha. Terapeitam ir jābūt pamatīgām zināšanām tomēr par psihi, par bioloģiju, jo nav jau tā, ka domas un mūsu emocijas ir kaut kāda dvēseli mistiska, bet tie ir visi hormoni, tas ir, ko mēs ēdam, ko mēs darām, kā mēs uzvedamies, tas viss ietekmē mūsu hormonu līmenis ietekmē mūsu emocijas, un tas ir tā kā aburtais loks, un tas viss ir jāzina, tas viss ir jāmācās. Tu teici ierunājies par tiem hormoniem, un es domāju, tā kā mēs esam sievietes pēc 40 plus, es uzreiz atcerējos par to, ka visu var tagad norakstīt uz premenopauzi, vai menopauzi, vai vēl kaut ko tās emocijas un pārējo, bet tiešām, psiholoģija, tas ir tāds ļoti komplekss skatījums vispār uz cilvēkiem, uz emocijām, uz hormoniem. Bet jautājums, vai mūsu laiki, tagad mēs dzīvojam digitālā vidē, mums, manuprāt, ir tik ļoti izkropļots tas pasaules redzējums, kā tev vajadzētu dzīvot. Jā. Un man liekas, ka tas nenormāli lauž, jo es pati pamēģināju nedēļu neskatīties ziņas un nelasīt Twitteri. Es biju pārsteigta, cik man bija labs noskaņojums. Bet tai pašā laikā, tā vēlme lasīt un būt, tā kā iekšā, jo pasargdies es aiziešu kaut kādu pasākumu, nemācīšu parunāt par kaut kādu aktualitāti. Un ir atkal cilvēki, kur, piemēram, ir lepnums, saka, es vispār ziņas nelasu un neklausos, un man atkal liekas, bet tomēr ir kaut kas jāzina, kas notiek valstī. Jā. Un tu pirms tam teici, diktatūra un visatļautība, un mēs atkal nonākam līdz tam, ka ir jādabūna tas līdzsvars starp dezinformāciju, informāciju, starp emociju, tolerēšanu pilnībā un nemaz. Un tad jautājums, kā varbūt tev ir recepte,
kā vispār, piemēram, es mājās sēžu labi, es apzinos, ka es neiešu pie terapeita, un iespējams kāds no maniem klausītājiem domā tieši tāpat. Bet kā es mājās, varbūt kādu tehniku varu atrast līdzsvara punktu, kur es iekrītu galējībās, ja kā es zinu, ka es esmu iekritus galējībās, jo varbūt es neesmu iekritus galējībā, bet man liekas, ka es esmu iekritusi. Kā tev liekas? Tiem, kur negrib iet pie terapeitiem. Recepšu grāmatas ir daudz. Tu domā, podcastu, TikTokā ir daudz cilvēki, kas stāsta, kas jādara, ja tu piedzīvo to, vai ja tu piedzīvo šo, ir ļoti, ļoti daudz. Bet es tev nekad neiedošu recepti, jo es nezinu tavas pamatpārliecības. Es nezinu, kāpēc tava nervu sistēma konkrētā situācijā reaģē šādi. Tas ir būtiski. Tas, ko es esmu sapratusi, lai manas tās coping spējas ar kaut kādu situāciju būtu efektīvas, man ir jāsaprot, kāpēc man šitā ir. Nu, piemēram, kāpēc, es nezinu, es domāju kaut kas, ar ko es pēdējā laikā netieku galā. Es pastāstīšu pēdējo, es iebraukšu kaut kur netur. Bet šeit tur nevar netur iebraukt, jo mans podcasts, un mēs runājam par to, ko gribam, jā. Jā, bet tas, ko es gribu pateikt, mēs esam tik individuāli, mums ir kopīgie vilcieni, bet es redzu, ka tehnikas var, piemēram, es tev teikšu, tad, kad tu satraucies, Inga, elpo. Man visi klienti saka, es riebis elpot, man arī riebis elpot. Zinu, ko es esmu domājis, kad man jākāpjas skatuves vienā konkursā, es dabūju 2. vietu, bet es biju pārbījusies. Man likās, man aiz bailēm uzšausies visu hormonu augšanu. Es neiziešu skatuves, es drebēju kā apšlapu. Visi saka, tu tik mierīgi, un es esmu pārbījusies. Un es domāju, jāelpo. Godīgi. Es pie sevis domāju, stulbie terapeiti un psihologi, kāda elpošana. Tu nevari pālpot, ja tu esi pārbījies. Ar visu to, ka man ir vairāk kā 25 gadu pieredze, es eju terapijās ar visu to. Es tajā brīdī, kad man ir augšā emocijas, es nevaru pālpot. Ir stulbie terapeiti. Viņa tikko teica pīvārdiņu, bet mēs drīkstam lietot līdz ar to. Tas ir īstās emocijas, ko es tajā brīdī piedzīvoju. Jā. Un tāpēc pateikt formulu, elpo, ej pastaigāties, skaties, nosauc cik skaists mākonis, vai ne? Tie būs tukši ieteikumi, ja es nezinu pamatu, kāpēc man šīs emocijas ir. Un tā ir formula, ko es gribu iedot cilvēkiem. Es ar tevi tādā dziļākā sarunā, kas būtu pusstundu, es tev gribētu iedot ar šo formulu, ka tu saproti, kāpēc es uzsprākstu, vai kāpēc es pēkšņi trauksmi piedzīvoju, ja? Vai panikas lēkmi. Un tad, ja tu šito saproti, tad tu visu mūžu to varēsi pielietot kā formulu, bet tā būs tava formula. Nevis vispārīga grāmatās uzrakstīta tēze par to, kā pareizi elpot. Un tas man jau sāk arī nogurdināt. Mēs tik daudz mācam cilvēkus pareizi dzīvot. Ja es apkopotu visu, kas man jādara, lai es dzīvotu veselīgi, līdzsvarot un pareizi, man nav laika iet uz darbu. Jā, šito kādreiz influenceri bija skatījušies, ka pie skaista dzīvesveida neatliek laika darbam. Kam? Jā. Skaistam dzīvesveidam. Ja? Tāpēc es tev formulu neiedošu. Un patiesībā tas ir iemesls, kāpēc ir šis Orinoco, kā atjaunošanās programma, kur caur sarunu individuālu ir šīs individuālās uzvedības, jo tā ir vēl viena lieta, kas man bišķiņ tracina, ka mēs bieži un ar visiem šitiem sarunu festivāliem mēs esam panākuši to, ka sabiedrība domā un runā, un kad tad darīsim? Tu domā, ka mēs zinām, kā pareizi, bet mums nesako rīcība? Jā, mēs iekrītam atpakaļ. Vai, ja sako rīcība, tad ļoti īsti brīdi. Un tas ir tas, uz ko es tik ļoti šobrīd gribu vērst fokus. Ja tu saki, iedot formulu, es tev iedošu pēc sarunas, un es tev iedošu formulu, ko darīt. Un tad es tev paprasīšu, lai tu man atskaities. Piemēram, klients saka, es staigāju. Es katru dienu staigāju. Paši, cik tu staigā? 10 000 soļu noteikti. Katru dienu atsūt man screenshot no saviem soļiem.
reizi mēnesī atnāk mana bildīte, jā. Jā. Nu, labi, es pārspīlēju, ir citi cilvēki, kas tiešām to dara biežāk, bet ko es ar to gribu teikt? Mums ir būtiski reāli rīkoties un atbilstoši manai vajadzībai. Ja es tev kā gudrs speciālists teikšu, Inga, cik tu soļus nostaigā, tad varbūt tā nevajag nostaigāt soļus, varbūt tev vajag pilnīgi kaut ko citu, kas atbilst tavām interesēm, tavām vajadzībām, tavam temperamentam. Jā. Bet man liekas, ka es esmu atradusi savu formulu. Kādai? Man ir ļoti svarīgi pirmkārt, ka es pati sev nemaloju. Man ir svarīgi, ka tad, kad man uznāk virsū emocijas, es spēju apsēsties un saprast, kāpēc man viņi uznāk, un arī kontekstā citiem cilvēkiem, kāpēc tieši pret to cilvēku man ir tāda emocija, bet pret līdzīgu situāciju man nav. Kāpēc es esmu palikusi dusmīga, es saku sev arī neērtās patiesības. Un otra lieta, ko es sapratu, bet to jau es arī sapratu kontekstā ar rīcību, ka es negribu darīt vairs neko, kas nesakrīt ar manām vērtībām. Un man tās vērtības ir, ja man tagad teikt, nosauc savas vērtības, es teikt pierakstīšu, nē, es viņas nevaru uzrakstīt. Bet man ir pirmkārt ir svarīgi, ka tas, ko es daru, ka no tā ir kāda jēga. Ne tikai man, bet, piemēram, kādam citam. Par to uzstāšanos, kad mēs runājām, ka man ir trauksme kāpt uz skatuves, man ir, es saprotu, ka ja es uzkāpjot uz skatuves, nevaru iedot saturu, kas tiešām ir vajadzīgs, bet man ir jāuzkāp tāpēc, ka mani vajag kā cilvēku uz tās skatuves, es nekāpju vairs. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka man vajag kā statusu, nē. Un ja es nevaru iedot saturu, tad es neeju. Un es esmu nodefinējusi, ka es ļoti labprāt runāju ar jauniešiem un ļoti labprāt investēju savu laiku sieviešu attīstībā, bet tām, kuras grib sevi, tā kā pamainīt kaut ko, uzņēmēju darbībā ieiet, tur man nav žēl sava laika. Bet es esmu tik daudz darījis lietas, tā kā izdedzinot sevi un darot tāpēc, ka kaut kur likās, ka tā ir jādara un tā ir pareizi, ka tagad man tas viss atspēlējās. Un es caur savu, diemžēl, nevisai pozitīvo pieredzi, ka man tās trauksmes nāk virsū, analizēju, kāpēc tad es kaut ko nedaru. Un tā ir nemelošana sev. Jā, un tā nav salīdzināšanās ar citiem, bet ieklausīšanās, kas ir mana vajadzība, kāda esmu es, par ko es esmu, kas ir ar mani, kā vajag man. Un tā nav salīdzināšanās, vai ne? Un varbūt, ja tā ir formula, tad droši vien es teiktu, nesalīdzinies ar citiem, domā tikai par sevi. Jo arī, kad es pati domāju par to emociju, pirmais, ko es, runājot ar sevi, es norobežojos no tā brīža ārējiem apstākļiem. Respektīvi, es tā norēģēju, tāpēc, ka bija daudz cilvēku, vai es tā norēģēju, tāpēc, ka bija spilgta gaisma, troksnis, ja mani nokaitināja, es šos te visus apstākļus izmetu ārā, jo es tā varēju norēģēt, tā emocija varēja rasties arī pie citiem apstākļiem. Līdz ar to es apstākļus vienkārši noņemu nost un skatos uz savu atlikumu šeit un tagad, kas tad notika. Un, varbūt tā ir atbildības uzņemšanās. Atbildības uzņemšanās par to, ko tu dari, par to, ko tu gribi darīt, un atbildības uzņemšanās ir arī nedarīt tad, kad tu to negribi. Tātad apzināšanās un atbildības uzņemšanās. Tas, par ko es stāstīju. Tas ir tas, ko tu dari patstāvīgi, caur savu pašrefleksiju, caur saviem iekšējiem resursiem un analīzi. Man šķiet, ka šis ir izcils nobeigums podkāstam. Un trakākais ir tas, ka neko jaunu jau mēs nepateicām. Nē, neko jaunu nepateicām. Jo mēs esam tie paši vecie cilvēki, kas bija 100 gadus atpakaļ. Jā, citi cilvēki. Mums mainās apstākļi apkārt. Jā. Bet ja mēs noņemam un paskatāmies sevi nemelojot, bet nav baigi viegli. Godīgi, es esmu tik daudz reizes gribējis visu novelt uz apkārtējiem apstākļiem, bet baigi negodīgi. Tas nav godīgi pret apstākļiem. Kad es pārdevu bērndārzu, tas bija neprātīgs lēmums. Jā. Ejošu uzņēmumu pārdot, labu uzņēmumu pārdot.
Un man tik ļoti gribējās visus vainot. Nu, tur tas izdarīja to, bet man vajadzēja nonākt līdz tam pateikt, es vairs negribu. Es pieņemu lēmumu atbildīgi, ka es šo vairs negribu. Piedodiet, ja es kādu sāpinu, piedodiet, ja tas nav vērti, Jā. bet es to vairs negribu. Man liekas, tas bija grūti, bet tāds labs izaugsmes ceļš, lai uzņemtos atbildību. Jā, atbildības uzņemšanās ir spēja arī pateikt nē. Jā. Bet vispār baigi grūti. Būt labiņam un pateikt nē, ļoti neiet kopā. Bet paldies, Baiba, par šodienas sarunu, par foršo vietu, kur mēs te esam, jo mēs vēl iesim pirtī, un mums tur dāmas fonā cep gaļiņu, tā kā mums būs ļoti foršs vakars. Paldies, Baiba! Man liekas, ka par psiholoģiju var runāt ilgi, bet paldies tev šodien. Šī bija 3. epizode.